Joprojām turpinās Vislatvijas šķirošanas akcija ar nosaukumu Otrā dzīve. Došos uz 3 dažādām vietām Latvijā, lai noskaidrotu, kā tad atkritumus šķiro privātmājās. Sākumā dodos uz Kurzemi noskaidrot, kā tur veicas ar plastmasas un stīkla atkritumu šķirošanu. Kopumā Piejūras reģionā ir izbūvēti 344 laukumi. Tas nozīmē, ka visā teritorijā, kas sākās no Jūrmalas pilsētas un beidzās pie Kolkas raga, ir pieejama šķirošana. Ļoti kārtīgi šķirotāji ir mazpilsētu iedzīvotāji, un varbūt es to tā skaidrotu ar to, ka viņi jūtās piederīgi gan pilsētai, gan tai vietai, kur viņi dzīvo. Viņi arī izrāda lielāku interesi par to. Mēs redzam, ka arvien vairāk cilvēki iesaistās, kļūst aktīvāk, izrāda interesi, zvana. Tā kā mēs uzskatām, ka ar katru gadu tomēr atkritumus šķiro labāk un vairāk. Vieni no aktīvākajiem šķirotājiem esot Tukumā. Tur arī ciemojos. Tas jau bija kāds 10 gadus atpakaļ. Teicu tētim, tagad mums ir jāšķiro mājās. Viņš teica, ka vispār nav vietas, kā tu tagad iedomājies, kur mēs tagad liksim to visu. Ir tā, ka saka, man nav ko šķirot, bet Tukumā mums tiešām ir ko šķirot. Ir tā, ka šeit ir sadzīves atkritumi un šeit nāk ārā šķirojamie. Šeit ir stikls un šeit ir plasmas un iepakojums. Es likšu tagad kopā gan stiklu, gan plasmas un izšķirošu pēc tam pie konteineru. Tātad virtuves izmērs nav arguments, lai nešķirotu. Tālāk ceļš ved uz privātmāju Mārupē. Cik es atceros, cik es maziņš biju, vienmēr kaut kāda šķirošana bijusi. Jo nekad nekas liekas nav mests ārā, tā kā mums mājās ir centrālā apkure. Mēs visu, ko varam nodedzināt, mēs nodedzinām. Apzinātā šķirošana mums ir jau mazāk kaut kādus 200 gadus laikam. Jo mums nomainījās apsaimniekotājs apsaimniekotājs. Tad kā viens no līguma punktiem bija tā atkritumu šķirošana. Tā. Ejam, es jums parādīšu, kur mēs to visu arī mētam ārā. Organiskie atkritumi ceļo uz kompostu kaudzi, papīrs un kartons tiek sadedzināts, alus pudeles tiek krātas un pirms jāņem nodotas, bet plastmasa un stikls tiek likti speciālos maisos, kas reizi mēnesī bez maksas tiek savākti. Bet vai ir jūtams izdevīgums? Atkritums, ja nemaldos, 4 reizes mēnesī izvērta. Tagad mums ir 1 reize mēnesī. Tā kā šī šķirošana ir ekonomiski arī izdevīga, ne tikai vidēji draudzīga. Tālāk ceļš ved uz Siguldu, kur šķirotāju skaits strauji pieaug. Vismaz 4 reizes gadā iznāk apmeklēt to šķirošanas laukumu, un tad es nogādāju savus kastes ar papīru, tad ir kastes ar stiklataru un lielais maiss ar saplacinātajām pēc pudelēm. Tā, kas tad mums virtuvē atrodas? Te ir tas, kas iet uz konteineru, un tik vests projām reizi 2 nedēļās. Tātad tur ir ko nešķirot. Tas ir tas, ko nešķiro. Tālāk mēs ejam, kur mēs kaut ko šķirojam, vai ne? Jā, te mums ir kastīte papīram. Un šeit, garāžā, tāds mazais maisiņš, pudelītes. Pāriem, kuriem liekas, ka viņi nevarētu šķirot, galvenais ir atrast pareizās vietas, kur nolikt to, lai nebūtu pa kājām, bet tai pašā laikā jūs visu varat savākt. Galvenais ir saņemties, atrast vietiņu un viss. Statistika rāda, ka visslinkākie šķirotāji ir vecumā līdz 34 gadiem. Parēķināsim, ja vidēji viens cilvēks gadā saražo 300 kg atkritumu, tad katrs, kurš nešķiro, papildinās poligonus par vismaz 10 000 tonu ar atkritumiem, no kuriem lielākā daļa būtu bijusi pārstrādājama. Šodien esmu ciemojies vairākās mājās, kur cilvēki šķiro un to neuzskata par apgrūtinājumu. Tas ir vienkārši normāli un racionāli.